Es jums līdz parādīšu, kā kāds, izmantojot pāradresācijas uzbrukumu, jeb relay attack, no manas kartes nopirka sev dzērienu. It needs to be in this place. Yes, okay, understand. Okay. Es it kā neko nenojauzu un stāvu, un kāds cilvēks pienāk man no muguras un pie manas aizmugurējās kabatas, kur parasti visiem atrodas maksājuma kartes, pieliek savu ierīci. Tālāk jau šī ierīce datus no manas kartes sūta uz ierīci, kas atrodas pie maksājuma termināla. Un savukārt otra ierīce sūta signālu atpakaļ uz manu karti, tādā veidā veidojot komunikācijas starp maksāšanas terminālu un manu karti. Un tādā veidā cilvēks bez manas ziņas ir nopircis savu kolu. Šoreiz tā bija tikai kola, bet citreiz tas varbūt arī kaut kas dārgāks. Bet kā tas strādā? Pirms kādu laiku jau jums demonstrēju, kā ar pāradresācijas uzbrukumu var atbloķēt Teslas automašīnas. Viena ierīce ir relejs, bet otra šajā gadījumā atrodas pie maksāšanas termināla un pārsūta signālu no relēja ierīces, izliekoties par maksājumu karti. Un kā aizsargāt sevi? Vai nu atslēdz bezkontaktu maksājumu savai kartei, vai arī lieto signālu bloķējušos makus. Ar tiem nevarēs nolasīt signālu no tavas kartes un veikt no tās maksājumus. Un es ceru, un nekad netur kontā, kas ir piesaistīts kartē, vairāk naudas nekā to var pazaudēt. Bet vēl labāk, pievieno karti telefonam, maksā ar telefonu un savu karti atstāja mājās. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.